Tad pret pieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš. Cienījamā koalīcija, labrīt. Ja? Nekādā gadījumā jūs tagad neatbalstiet šo te priekšlikumu, jo jums tad iespējams 20 minūtes būs jāslapstās pa Saeimas ēkas iekšu, un ārā jūs nevarēsiet iziet, jo ārā stāv piketētāji, kuri ir atnākuši piketēt pret to, ka jūs gribat viņiem pacelt nodokļus. Un, ziniet, Bondārkungs, man liekas, jūs esat no citas planētas. Es jau pa 2 gadiem esmu tā kā apviļājies, jau sapratis, ka tā vai tā mēs varam te runāt vai nerunāt, ko mēs gribam, bet koalīcijas rullis šodien tāpatās šo budžetu, taču Kučinskis jau ir pateicis, ka viņš jau ir jau nobalsots. Viss jau ir izdarīts. Šodien mēs te tā atspēlējam, tā teikt. Varam te parunāt par 666 vēlnu priekšlikumiem, varam neparunāt. Bet nekādā gadījumā, Solvita Āboltiņa, pasakiet savai frakcijai, pasakiet Hašarādena kungam, lai viņš nekādā gadījumā neiet ārā. Jo ja viņš izies ārā, viņam būs jāatbild uz jautājumiem nodokļu maksātājiem. Un kas gan tur varētu būt par atbildēm? Bārčas kundze, jūsu vietā es vispār šodien uz darbu nebūtu nācis. Goda vārds. Bārčas kundze, jūs aiz manis taču vienkārši ieskrējāt tikko Saeimā kopā ar Straujums kundzi. Abas divas, kā tādas labākās draudzenes, ātriem solīšiem, lai tikai nebūtu ar šiem piketētājiem jārunā. Tādi jūs esiet, koalīcija, Nacionālā apvienība. Es skatos uz jūsu tiem priekšlikumiem, kas tur ir. Nu, jūs man pārsteidzat, bet nu labi, mums diena gara, nakts vēl priekšā, parunāsim. Bet cienījamie kolēģi, nekādā gadījumā neatbalstat šo priekšlikumu, jo tad jums būs jāiet ārā runāt ar piketētājiem. Paldies jums! Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums Saeimas sēdē līdz 9:20. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 8, atturas 44, pārtraukums netiek izsludināts.